Iesākām ar pamata treniņu, kā slidot un galvenais esot mācēt nokrist. Kāpēc es slīdu priekšā? Pirmais, ja, tad kājas plecu platumā, izlokam uz āru. Un tā kā, un iesēžamies. Dibeni, neatšķir uz leju. Un uz lejas. Un plecu platumā. Un visu laiku, kad mēs slidojam, mums tā kā nedaudz skūpējamies, lai nekrist, ja? Labi. Kājas platu. Ok, un tagad sākumā sāk vienkārši pārlikt soļus. Pārlikt. Hei! Gandrīz, bet ne Hei! tiek uz celīšiem vienu kāju, otru kāju. Kad mēs atgūstam krišanu, kas ir nākamais? Nākamais jāiemācās tā kā ieskrist uz slīdēt, ja? Patiesībā pirmais, tā, kad sāk slidot, ir jāsāk vienkārši dipināt. Nevis tā kā visi domā, ka aizlidošanā atspērās ar to, viņiem hokejā tā ne. Bet atspēriens ir uz sāniem, ja, līdz ar to mēs sākam braukt vienkārši pārliekot svaru no vienas puses uz otru pusi. Dināru Rudānu savulaik iepazinām kā grupas Republika dalībniece dziesmā Strēlniece. Aizvadītā gada nogalē viņa uzvarēja televīzijas šovā Izklausies redzēts un konkursā iegūtos līdzekļus ziedoja Ulubēlu dzīvnieku patvērsmei. Tagad to pašu darām. To pašu tikai divreiz ar vienu kāju, divreiz ar otru. O, cik smuki Ingūnas līdo! Nespējams. Ārpus hokeja laukuma viņas laiku aizņem gatavošanās koncertiem ar orķestri Rīga un maestro Raimondu Paulu. Mēs pietupamies, iztaisnām saucam uz kuģīšu, ja? Tad kā tev kājas strādā, lai saprast, ja? Mēs ietupamies. O, jā, šis ir jautrs. Pēc šitā sāpē. Kas tas ir? Kā klājās Dinārai treniņam? Īstenībā ļoti labi. To nesaku es, bet to saka komandas spēlētāji. Jo vakardien jau viņa iemeta mums jaunajai vārdsardzei, un tad visu komandu, ka tu vāki jau uzmest ripu augšā pacelt, jo patiesībā, viņai ir tāda sportiski attīstīta, teiksim, boks un hokejs. Tur jau kustās visu koordināciju, visi kopā. Kad kājas uz ledus vairs neslīdēja, kur pagadās, vai tā vismaz sāk šķist, mēs ķerāmies pie hokeja spēlēšanas. Visu raidījumu skaties Latvijas Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.